Kas īsti kaiš Latvijas izglītībai? Tā pirmā lieta ir tā, ka mēs dzīvojam no projekta uz projektu, no vēlēšanām uz vēlēšanām. Pedagoģija, es teikšu, šoreiz nevis izglītība, bet pedagoģija ir ļoti intīms process. Skolēna rezultāts sāks direktora kabinetā. Ja? Un, ja direktoram ir pozīcija neko nemainīt, tad, protams, mums nekas arī nenotiek. Es mācījos uz eksāmenu. Es esmu tas dzīvējis piemērs, ko Dācis stāsta drillē, jo es zinu, ka man eksāmens, es tur drillēju, sadrillēju, uzrakstu slikti. Mainot dokumentu jau nekas nemainās. Jautājums ir, kas notiek katrā klasē. Jaunais mācību gads tuvojas un atkal atgriežamies pie domām par to, kas īsti kaiš Latvijas izglītībai. Kāpēc skolēnu sasniegumi neaug, lai gan skolotāji regulāri pilnveidojas, kāpēc matemātikas sniegums nav tik labs, kā gribētos, kāda īsti ir direktora loma skolā. Par šiem jautājumiem sarunāšos ar Dāci Namsoni, Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktoru un vadošo pētnieci, kā arī ar Rudolfu Kalvānu, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vadītāju. Mani sauc Inga Akmentiņa Smildziņa, esmu no vecāku organizācijas mamām un tētiem, un mēs atrodamies Latvijas Universitātes zinātņu mājā. Saruna būs par to, kas īsti kaiš Latvijas izglītībai. Tuvojas skola, un vismaz man tā ir, ja tuvojas skola, tad es jau sāku tur domāt, kā mainās tur ikdiena, dzīve, un tad nevilšus aiziet man domas pie tā, un pie tām visām skolas problēmām, ar ko mums jāsaskaras. Un līdz ar to mēs varētu kopīgi definēt, 3 līdz 5 problēmas, kas šobrīd izglītības jomā pastāv Latvijā, un kas var ietekmēt vai ietekmē mūsu bērnu mācību sniegumu, mācību sasniegumus. Un Dācis ir izglītības pētniece un izglītības inovācijas centra vadītāja, Rudolfs izglītības ministrijas pārstāvis, bet arī tomēr 10 gadi direktora amatā un arī vadīs visus direktorus. Es domāju, ka ļoti kompetenta kompānija, kura varētu definēt tās 3 līdz 5 lietas, par kurām mēs arī šodien varētu padiskutēt. Labi, es mēģināšu iesākt. Man liekas, ka tā pirmā lieta ir tā, ka mēs dzīvojam no projekta uz projektu, no vēlēšanām uz vēlēšanām. Ko tas nozīmē attiecībā pret to bērnu klasē? Tas nozīmē to, ka mēs jaunā projektā paņemam skolotājus no skolas darba grupā ar vislabākajiem nodomiem. Un nākošajā projektā mēs paņemam nākošos skolotājus darba grupā, bet nemainās nekas, tāpēc, ka cilvēks spēja atražot tikai savu personīgo pieredzi. Savukārt apkārt pasaulē mainās laikmets. Mēs esam laikmetā, kurā tiek digitalizēts pakalpojums, kas ir ļoti līdzīgi tam, kā kādreiz rūpnīcās ienāca roboti, bet tagad tas ienāk pakalpojumu sfērā. Un ja mēs nevaram pārraut šo aburto loku, mēs nevaram dabūt iekšā jaunas zināšanas. Tā ir viena milzīga problēma. Otra ir saistīta ar ieviešanu. Tad, kad kaut kas jauns parādās, viņš dzīvo dokumentos. Mums ir ļoti skaisti dokumenti. Tajos dokumentos, ja lasa, ir pamatnostādnes izglītības, piemēram, attīstības. Ir visas idejas, kas ir OECD dokumentos, ļoti modernas, laikam atbilstoši dokumenti. Bet tā, kā mēs paskatāmies skolu dzīvē, mēs ieraugam ļoti daudz atšķirību. Mums ir milzīgas atšķirības starp to, kas ir dzīvē un dokumentos. Un viņas pie tam ir dažādās skolās, ir atšķirības starp skolām, kā strādā skolu vadītāji. Un ir atšķirības vienas skolas ietvaros, kas notiek vienā klases telpā un kas notiek otrā klases telpā. Jo tās jaunās lietas mums vairāk ienāk uz entuziasmu, uz motivāciju konkrētiem cilvēkiem. Jo pati sistēma visu laiku piedāvā unificētus risinājumus. Chromebookus visām skolām, vai visi tagad profesionālajā pilnveidē mācās Excel. Bet vajadzības ir milzīgi atšķirīgas. Un mēs neesam tikuši līdz tam, ka mēs spētu reaģēt uz tām lielajām atšķirībām. Tas, kas man ātrumā nāk prātā. Jā, tu minēji 5, noteikti būs vairāk, jo Dācē jau ir 2, tad vēl beigās mums būs kāds 12 vai 10. Es kā pirmo, es tā filozofiski.
es gribētu akcentēt, ka izglītība, tā varētu būt arī augstākā izglītība, bet šajā gadījumā koncentrēsimies uz skolu. Izglītība, pamatizglītībā ir pienākums, un izglītība vidējā izglītībā ir iespēja. Un es cenšos maksimāli iet nost no retorikas, ka izglītība ir pakalpojums. Kāpēc? Tāpēc, ka līdz ko ir vārds pakalpojums, tā ir tā saucamā patērētāja sabiedrības pakalpojumu ideoloģijas, paradigmas, domāšanas veids, uzvedības un paradumi šajā te pakalpojuma iesaistītajiem. Un tāpēc es teiktu tā, pamatskola, pamatizglītība, tas ir absolūts prioritārs pienākums. Un ja mēs uztveram to kā visādi politiski, juridiski, kā pienākumu, tad tam ir atkal, pakārtotas pārvaldības, satura, procesi, sekas, atbildības, pienākumi, tiesības. Ja mēs to uztveram kā pakalpojumu, tad klientam vienmēr taisnība. Tad sākas šīs te, jā, mēs noteikti sarunā līdz tam nonāksim. Savukārt vidējā izglītība, konkrēti, labi, šobrīd runāsim par vispārējo vidējo, bet tikpat labi to var attiecināt uz profesionālo vidējo, ir savukārt iespēja. Iespēja tev, jaunieti, būt konkurētspējīgākam, bagātākam, laimīgākam, turīgākam, būt vairāk, varbūt tālāk, tā kā Dācis minēja, globālo kontekstu, būt varbūt kaut kur tālāk pasaulē, nezinu, Erasmusi, Nordplusi un viss, un augstskolu apmaiņas programmas un stažēšanās. Tu vari arī to iespēju neizmantot. Mēs tev visu mēģinam pateikt, visus tavus ieguvumus, nodrošināt šiem ieguvumiem, šiem solījumiem pretī infrastruktūru, vidi, atbalstu, mācību līdzekļus un vispārējo, bet, principā atbildība ir tas ir tavs lēmums. Un tad, ja tā uz to skatās uz šiem abām pakāpēm, neizdalot tur sākuma skolu un ne par to tagad stāsts, tad varbūt mums kaut kad mana cerība, nezinu, ilgtermiņā varbūt mainītos arī tās attiecības. Es šajā brīdī varbūt, tā kā mēs varētu, lai nesijūg skaits, tad sanāk, ka Dācis nosauca, ka ir tā viena problēma ir tāda pedagoga profesionālā pilnveida, un kā tā tiek īstenot, ieviest dzīvē, tad ir skola vadība, kāda tāda direktora arī atbildība, ja? Tā mēs varētu nosaukt. Es īstenībā gribētu pielikt vēl pie tā, ko Rudolfs teica. Un Rudolfs tātad nosauc, kā mēs sabiedrība vispār, kā mēs visi kopā uztaram izglītību. Ka izglītība nav pakalpojums, ka tas ir pienākums. Ja? Tad tā ir tāda visas... Tas ir mans piedāvājums. Jā, pēc šīs tevis pieteiktās pieredzes. Ja? Es gribētu šito tomēr nofokusēt, ko tu tagad saki, domājot par to, ka no nodokļu maksātāja viedokļa, par ko maksā nodokļu maksātājs, tas ir pakalpojums. Bet tas, man liekas, ka tā problēma ir tajā, ka mēs skaidri nezinām, ka mums nav skaidrs tas mērķis, ka izglītības sistēmā, kādu mēs īstenībā gribam to bērnu redzēt, tāpēc, ka tie dokumenti ir tik ļoti sarežģīti, ka tās dažādās iesaistītās puses nav vienojušās, un katra tā puse atrodas pa sevi, vecāki pa sevi, skola vadība pa sevi, un dažādi izglītības posmi savā starpā nav saistīti. Un mums nav šīs vienošanās, kas ir šī pakalpojuma mērķis, ko mēs tur īstenībā galā gribam redzēt. Un tāpēc mums rodās šis ļoti dažādās domstarpības. Un tāpēc, ja mēs virzamies tālāk uz to, ko darīt, jo mēs katrs citādāk, vai nelasam tos dokumentus, vai katrs citādāk, saprotam to, kas tur īstenībā ir uzrakstīts. Jo kamēr nebūs fóruma, kurā mēs varam vienoties kopā, ko mēs īsti gribam, beidzot pirmsskolu, beidzot pamatskolu, beidzot vidusskolu ar vieglā valodā, ar skaidriem teikumiem, it kā mēs nekur netiksim. Jaunais standarts, labi, nav jau vairs viņš jaunais standarts, it kā
tā kā, lielie jautājumi, Kabineta sasniedzamie noteikumi. Nē, labi, kabineta tur smuki ir noteikumi, uzrakstīts. tas Es esmu tikai lasījusi, juridiskā ļoti ieva, skaisti. ir forši PDF un PowerPoint un mape un ir sasniedzamie rezultāti un lielie, ne man tev stāstīt. Tu labāk par mani zini. Bet mans jautājums ir cits, cik lielā mērā cilvēki to ir pieņēmuši kā savu? Jā, piemēram, mēs izietu tagad uz ielas, intervētu vecākus nāk ar skolas vecuma bērniem. Un prasīt, par ko mēs esam valstiski vienojušies, nevarētu atbildēt. Ja? Tā ir tā trešā problēma. Un tas mans jautājums ir, es domāju, ka tas ir arī pamatā ļoti daudzām nesaskaņām starp skolu un vecākiem un ļoti daudzām citām lietām, ka mums vispār nav vietas mūsu sabiedrībā. Es biju Somijā pirms vairākiem gadiem ekspertu vizītē, un tā bija pirmā lieta, kas mani tur pārsteidza, ka tur ar mums runāja pārstāvi no visām šīm grupām, kuri bija vienojušies par to, ko viņi īsti grib un ilgi par to diskutējuši. Mēs joprojām nolaižam no augšas. Un tad mēs atduramies pret protestiem, un mēs nemākam dabūt vecākus šajā iesaistē. Un īstenībā mēs paši runājam ārkārtīgi samudžinātā valodā. Labi, tātad es redzu, ka te būs vieta diskusijai Rudolfs. Tāpēc jau mēs bet mēs nosaucām šobrīd 3. Vēl pievienojam? Tad... Kaut kādā mērā atvasinot drusciņu no Daces akcenta par spēju diferencēt atbalstu pedagogiem, atvasinot, es pārfrāzētu, ka kvalitāte ir tur, kur ir laiks, protams, arī prasmes, zināšanas, iedziļināties, iet dziļumā. Deep learning, nav labi, tur visādi tie virknējumi ir, bet ideja. Tas attiecās mūsu, domāju, ka sadzīvē, cilvēku attiecībās, laulībā, jebkur bērnu audzināšanā, agrīnējā, jebkurā. Arī, protams, visos izglītības procesos, visos līmeņos. Klase, direktora darbs, vietnieku darbs, pedagogu, mammas atbalsts un tā tālāk. No pārvaldības viedokļa mums nav laika iedziļināties. Tagad es vairāk tā kā direktors, izglītības pārvalde, ministrija, padotības iestādes. Ja, pat no šī tātad, lai mēs ļautu un radītu vidi pedagogam, skolai, skolēnam iedziļināties, būtu jāļauj strādāt ar tām pārmaiņām un baudīt tās uzvaras, kas ir kaut kādā brīdī pieņemtas, apstiprinātas. Pat tagad nav svarīgi no augšas vai bottom up, bet mums ir nenormāli neadekvāts, teiksim, šo te pārmaiņu dzīves cikls. Vai tur kaut ko var darīt? Jā, visticamāk var. Kādi tam ir iemesli? Arī, kaut kādā mērā Daces nosauktais, labi piemērs projekts, Eiropas Savienības dzīves cikli projektu, politiskais dzīves cikls. Nevar jau to ministru, nevienu ministru nevar vainot. Viņš 2 gados ļoti daudz grib izdarīt. Viņš, kā cilvēks, kā partija, viņa birojas, viņi grib paspēt. Viņiem neapmierina atbildi. Pag. Mēs te tikko sākām. Tagad 2 gadus pastrādāsim, tagad jaunais standarts, pastrādāsim pedagogu pilnveidu, pastīsimies to. Tikko PISA nopublicēja pētījumu rezultātus, mierīgi. Tagad 6 mēneši mēs pāanalizēsim, pabraukā. Nē. Nedēļa, mēnesis, jaunie grozījumi, jauni izaicinājumi klasei, skolotājiem, direktoram, jo līdz vasarai ir kaut kas jāpamaina, jo līdz 1. septembrim atkal ir jāpaspēj pamainīt. Un, nav laika iedziļināties. Direktoram nav laika iedziļināties, skolotājiem nav laika diferenciācijai,
tāpēc, ka, kā Dats teica, unificēts vai standartizēts kaut kāds process ir efektīvi. Viņš ir ātrāks, vienkāršāks, replicējams. Viss ir caur laiku. Tepat es nerunāju par naudu. Tīri fiziskā laika dimensija. Un tajā dimensijā, cik daudz ir notikumu. Bet, tas jautājums ir, vai tas, ko tu dari tajā ikdienā, ir tas, ko tev vajag darīt. Un vai tu pats redzi, kuras no tām darbībām, ko tu dari, īstenībā varētu publiskajā nedarīt. Pārvaldē vai vajag, tas tā filozofiski, ko liek darīt, tas jādara. To var privātā sektorā vai vajag, vai gribu, negribu, vajag, nevajag. Bet varbūt mums tieši vajadzētu skatīties izglītību kā no tādas privātā sektora vajadzībām, perspektīvas. Jo, un arī man beiga aizķērās tas, ka tu saki, ministrs 2 gados mēģina paspēt, bet ja es tā kā vecāks klausoties, ja būtu noticis tas, ko Dācis saka, ka mēs visi būtu vienojušies, kur tad mēs to savu bērnu vedam, viņa izglītību vedam, tad vienalga vai mainās ministrs vai kaut vai visi izglītības ministrijas kolektīvs, ka notiek pēctecība. Es domāju, ka tā ir milzīga problēma, Rodolf, par ko tu runā no izglītības vispār attīstības viedokļa. Tāpēc, ka mums ir pārāk liela izglītības politizācija, un izglītībai izglītības attīstība ir profesionāls process. Arī, jā. Un tas, manuprāt, ir viens no lielākajiem šķēršļiem, jo skola dara ko? Skola ir nogurusi no ministru maiņas un nemaina neko, tāpēc, ka atnāks nākošais un gribēs atkal kaut ko parādīt. Un tāpēc tas jautājums ir tas, ko es teicu, kā sistēmā radīt veidu, lai ienāktu jaunas zināšanas, kuras nebūtu atkarīgas no ministru maiņas. Un šobrīd situācijā, kurā ir atnācis mākslīgais intelekts un visā pasaulē tiek meklēti risinājumi, kā tas būs, un tā situācija radikāli mainīsies dažu gadu laikā. Te nav runa par to, ka mēs sapņojam par lietām, kas būs pēc daudziem gadiem. Mēs runājam ļoti konkrēti par to, kāpēc es lietoju vārdu pakalpojums. Tāpēc, ka tad, kad notiek process, kurā mēs mācām drillēt, šo procesu digitalizēt un padarīt daudz kvalitatīvāku var ar adaptīvu mācīšanos un atgrieznisko saiti datorā. Un dabūt daudz lielāku pievienoto vērtību no tāda procesa nekā no drillēšanas ar 30 skolēniem klasē. Tā kļūst par realitāti. Pasaulē ienāk gana daudz zināšanu, un tas jautājums ir, ja mēs skolā nevaram dabūt attīstību un ar to saprotam tikai saimniecisku darbību, tā atpalikšana tiem konkrētajiem cilvēkiem un vecākiem un bērniem ir milzīgs drauds šobrīd. Jo tas entuziasms un tie aktīvie izmanto šīs iespējas un aizies ļoti strauji uz priekšu. Un tās atšķirības, kuras mums ir, viņas kļūst tikai vēl lielākas. Un šis ir nenormāls risks šobrīd. Un sistēma vispār nav gatava uz to reaģēt. Es piebildīšu, ka vecāku tāda varbūt vai dusmas vai agresija, saucam to, kā gribam, pieaugs, jo īpaši to, kas saka, hei, bet nenotiek. Tāpēc, ka tie risinājumi pasaulē, viņi jau gāžas mums virsū. Viņi ir, un tajā brīdī, kurā tie lielie valodu modeļi iedos to, ka tas dators pilnībā ar tevi runā latviešu valodā, tu dabūtu atgrieznisko saiti mācoties, un tam procesam klasē klātienē objektīvi būs jāmainās. Tāpēc, ka viņš kļūst nevajadzīgs, un tas būs tas, kas notiks. Bet sistēma vispār nav gatava. Nē, tur ir liela inerce. Tur ir liela inerce. Bet ja mēs dzīvotu citā laikmetā, mēs varētu filozofēt. Bet šobrīd ir jautājums, kā mēs dabūjam skolā attīstību, lai tā kā mazinātu tos draudus, kopumā valstī atpalikt milzīgi. Jo te ir jautājums par valsts attīstību. To izaicinājumu, ko tu tagad uzliec uz galda, ja? un tu, kā tu iepriekš teici, parunājam ar visām iesaistītajām pusēm. Un tā, kad tu runā ar tādu nopietnu iesaistīto pusi, protams, pedagogu, tur jau var rasties arī pretruna. Viņš tev teiks, nē, stop, tev nav taisnība. Vai arī, nē, to nevar izdarīt. Vai nē, tu sapņo, vai hei, atnāc labāk realitātē, pastrādā manā 8. C, un tad, tā kā, ko tu no manis, ko tu man te kaut kādas te vīzijas lietas un jaunus izaicinājumus,
realitāte ir tāda. Un tad kā? Kur tā vienošanās? Ar šo kaut kādu, labi, es nerunāju par visiem, protams, ar kaut kādu grupu, tad acīm redzot, viņi jārespektē. Atgriežamies pie mērķa. Vai mērķis mūsu skolēnam ir matemātikas eksāmena rezultāts? Tas ir mans pirmais jautājums. Vai mēs tomēr gribam, lai jaunietis skolā iemācās domāt, pats mācīties, lai viņš varētu tajā digitālā vidē tik galā? Un pēdējā lieta, vai viņš var uzņemties atbildību par savu dzīvi? Ja mēs turpinām tikai drillēt uz eksāmenu. Šis ir fundamentāls jautājums, kuru es aicinātu tomēr diskutēt. Nē, par eksaminācijas piekrītu. Viss ir eksaminācijas centrēts, jā. Un tas spiediens uz eksāmeniem ir tik liels, ka tas process klasē, savām acīm redzēju stundu šī gada aprīlī. Mēs drillējam eksāmenu uzdevumus, lai dabūtu ļoti augsto rezultātu. Janvārī. Tad ko mums vajag? Mums pietiek ar to, kā sabiedrībai? Jā, bet Dāca, mēs atrodamies mūsu alma mater, un, protams, Latvijas universitāte jau nav kaut kāds izņēmums, un tāpat jau ir saistības uzņemt pēc šiem centralizēto eksāmenu rezultātiem. Un redz, un te rodas tā lieta, ka, tev taisnība, bet neviens negrib riskēt. Un šeit ir bijis man saruna ar dažādiem vadītājiem, teiksim tā, nesaukšu, protams, skolas vārdā, bet ir kaut kāda skolas kopiena, kura, bišķi tā kā mēģina darīt, ko riskē, kaut ko crazy, kaut ko, kā mēs sakam, interesantu, kas patīk mammām, arī tētiem patīk. Un tad, kad skatāmies to rezultātu, labi, šobrīd tas rezultāts tur ir viens metriks, tur olimpiādas, ZPD, kaut kādas vietas vai atzinības un centralizēto eksāmenu rezultātu. Labi, kaut kādas vidējās atzīmes. Vienalga, tas ir tas, kas uz ātro, ja. Es tagad nerunāju par Dūrio labbūtības anketām, pēc tām augstskolas neuzņem tālāk nevienu, ja. Un tagad ir tas risks, ja pēc šī te visa nav tas akadēmiskais. Un tad ģimene var teikt, jā, labi, process bija baigi forši, bija pēdējie 3 gadi. Manu Kārli, viņš ir universitātē, viņš pat maksas grupā netiek. Un te ir kļūda. Direktori, tajā vingrinājumā, jūs esat vainīgs. Tajā vingrinājumā, ko tu saki, ir kļūda. Un tā kļūda ir tajā, ka tātad, ko mums vajag galā? Ja mums mērķis ir eksāmena rezultāts, tad mēs neko citu tajā procesā tam bērnam neiemācam. Mēs uzbūvējam sev ilūziju. Viņš indicē, viņš raksturo, ka bijis viss labi. Un ko mēs ļoti skaidri redzam? Mēs redzam to, ka viņš nonāk, piemēram, 2. vai 3. kursā, kurā viņš nav iemācījies mācīties, viņš nav iemācījies spriest dziļāk, viņš nav iemācījies iedziļināties par to, par ko tu runāji. Un viņš nespēja patstāvīgi būt konkurētspējīgs. Tas ir tas, kas šobrīd notiek. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir gana daudz pierādījumu, un tas nav par spēlēšanos vai muļķošanos, bet ir gana daudz pierādījumu, ka mācoties citādākā veidā var dabūt arī to akadēmisko rezultātu. Un tas ir skaidri ieraugāms. Un pakāpjamies atpakaļ no ģimnāzijām uz sākuma skolu un uz pirmskolu. Un ieraugam ļoti skaidri šo saikni, ka rezultāts ir saistīts ar procesu. Un tāpēc es 3. reizi atkārtoju, kādu rezultātu mēs kā sabiedrība kopumā vēlamies. Un vai tiešām šis ir vienīgais, ko mums vajag? Jo, manuprāt, šis spiediens uz savstarpēju mērīšanos, kurš tiek tā kā iniciēts, jo mēs mērāmies... Sabiedrība grib kaut kam ticēt. Viņi grib kaut kam ticēt. Viņi skatās vidējo algu, viņi skatās kaut kādu cenu. Tās ir kaut kādas metrika, ļoti vienkārši saprotamas. Un viņi ir pieņemts, ja tur ir tie vidējie eksāmena rezultāti, tad tur ir labi. Un kas ir izmērīts, Rudolf? Mēs tātad savā starpā mērāmies ar skolēnu spēju atkārtot tipveidu uzdevumos iedrillētas prasmes. Lieliski. Nē, mēs jau pieņemam, ka jaunie eksāmeni ir advancētāki. Man ir datu analīze par to, kādu viņi. Labi, vismaz 12. klases. Es pa 9. mazāk tur varēšu komentēt. Tad ar ko mēs lielamies?
Rudolfs Un vai to vajag vecākiem? Un vai to vajag vecākiem? Man šī saruna ar vairākiem, ar superpedagogiem, ar citiem man viņi ir bijusi. Un neviens šādu, nu labi, neviens, bet tā vidējā temperatūra ir tāda, nē, es neriskēšu ar kaut kādām tādām nopietnām izmaiņām, mācīšanās, metodikā, klasvadības, teiksim, kaut kādām Es runāju, labi, varbūt tiešām es piekrītu Dacei, vairāk, protams, par to vidusskolu, ja? Tā ir arī man objektīvi labākā pieredze. Par sākuma izglītību nebūšu tik kompetents komentēt, tur visticamāk, jā, bet pat, teiksim, tā vidējā izglītība un tas, kā ir uzbūvēti padziļinātie kursi, to apjoms, tātad stundu apjoms, satura apjoms. Neviens negrib riskēt. Negrib riskēt ar rezultātu. Tieši pie tiem, kas negrib riskēt. Tas, ko mēs esam publiskojuši pagājušajā nedēļā, šis pētījums rāda to, ka ir 4 skolu vadības profili. Un šis, ko Rudolfs pašlaik runā, pārstāv vienu no šiem 4 profiliem. Tie ir tie cilvēki, kas neielaiž skolās attīstību, jeb ar attīstību saprot saimniecisku darbību. Un tas ir Rudolfs tagad tipiski, un tas ir tas, ko Rudolfs šobrīd tipiski nospoguļoja. Tā ir viena no 4 skolu vadītāju grupām. Arī pedagogi. Nav tā, ka visi pedagogi grib un direktors viens negrib. Tas nav par to, bet tas, ko es mēģinu teikt, ir vēl citas šīs te skolu vadības grupas. Un mēs skaidri redzam, ka ir skolas, kuras ļoti skaidri virzās uz attīstību un kurās ienāk šī te jaunā pieredze, kas dod arī jau rezultātus. Tad ir skolu vadības grupa, kas mēģina jaunas lietas. Un abās šajās te grupās pamatā ir tieši tas, ka skolu vadībai pašai ir tā motivācija mainīt lietas. Un, diemžēl, ir 4. grupa, kurā attīstības nav, kas ir stagnējoša skola vispār. Ja? Un tā ir tā mūsu realitāte, ka skolēna rezultāts sāks direktoru kabinetā. Ja? Un ja direktoram ir pozīcija neko nemainīt, tad, protams, mums nekas arī nenotiek. Bet mēs dzīvojam citā laikmetā, un tas ir tas, ko skolotājs parastais, uz kuru visu laiku atsauc Rudolfs, iespējams nesaskarās savā ikdienā ar to, ka apkārt laikmets mainās, un ka dažu gadu laikā būs pilnīgi cita situācija. Un tas, ka mums nav šo digitālo rīku pietiekamā daudzumā, ne skolotāju praksē, ne skolā kā tādā, mums to datus ļoti pārliecinoši parāda. Joprojām nav. Jā, joprojām nav. Un tas ir tas, kāpēc tie Chromebooki nestrādā. Jo skolēnām praktiski gandrīz nav iespēju stundās strādāt normāli, mācīties, gan strādāt ar digitāliem rīkiem, gan arī apgūt šīs prasmes klātienē, kā tad es iemācīšos pats mācīties. Kaut kādai daļai nav, jā. Tas, ko es kā vecāks gribētu, tad jūs pētījums ir veikts, ka ir šeit 4 tādi faktiski skolu tipi, ko nosaka. Skolu vadības profili. Es vēlētu, lai skolas tiktu šādi tās kategorijas šādi izveidotas, lai es kā vecāks, un vecāki ir dažādi. Viena arī vēlas, neko nemainīsim. Man vajag, es gribētu, lai ir uzlīmes, nevis uz skolām. Lai es varu izvēlēties. Jo es gribu, kur es vēlos skolu, kura iet laikam līdzi, kas eksperimentē. Man nav bail no kļūdām, no tā, ka varbūt zemāki rezultāti, jo es šo vēlos. Jo ar to, ka tev kaut kas tajā skolas procesā nesaiet, ja tā kā tie eksāmeni ir gaidīti, vēl kaut ko, tu to vari mainīt. Tu īstenībā visu dzīvi mācies. Un es bērniem arī saku, jūs visu dzīvi mācīsieties, un ir svarīgi mācīties, nevis pārmet krustu, beidzu šito skolu, visu sāku darbu, nekad mūžā tur neatgriezīšos. Tā, es esmu vecāks, kurš negrib, lai šādi notiek ar maniem bērniem. Līdz ar to lūdzu, vienmēr saka, ka tos reitingus taisa, lūdzu, uztaisiet reitingus pēc šādām kategorijām, lai vecāki var izvēlēties. Pagaidām tas dokuments ir adresēts kā reiz izglītības politikas veidotājiem un rīcību politikas veidotājiem, ja? Un tur ļoti skaidri tie profili ir aprakstīti, ko dara vadība, ko viņa nedara, kā tas notiek. Bet es domāju, ka tas, ka vecākiem vairāk vajadzētu tiešām būt lietas kursā, vai šajā skolā ienāk attīstība, vai tur ir neko tikai nemainam domāšanu, jo savādāk mēs pazaudēsim savu
labo rezultātu. Ja? Un tas ir par šīm atšķirībām. Vecāki jau runā, ka kaut kāda diskusijas klausījos, atcerējos Lampā šī gada, un tur viena mamma forši pateica, viņa uzreiz, ienāk skolā, uzreiz, principā, viss skaidrs. Sākot ar dežurantu, saucamo foyer, un tad tur bija vēl stāsts pie direktora kabinetā. Principā tas ceļš tur uz 2. vai 3. stāvu, vai bieži tas ir 1. stāvs, un tur, principā, viss bija skaidrs. Es tagad ļoti tā vienkāršoju. Un ko darīt, ja tā ir vienīgā skola pie tavām mājām, vai kur tu tādu kaķu maisā to izglītību dabū, un tā nevajadzētu būt? Tā tiešām nevajadzētu būt. Nevajadzētu. Bet šobrīd tā ir. Tad mēs atgriežamies pie tava sākotnējā jautājuma, kur Kovēja mācību ietvaros man viens ļoti, manuprāt, gudrs un pieredzējis kočs teica tā, Rudolf, kamēr nebūs pedagoģijā, sauksim to pa darba tirgu, konkurence, tikmēr tu sēdēsi, tikmēr būs šis status quo. Jo, tikmēr būs virkne attieksmju, izpausmju, viss, par ko mēs šobrīd šeit runājam, tāpēc, ka vienkārši ir nav konkurences, ir deficīts, ir spriedze pa katru nenotikušo mācību stundu, un tur vairs mammai gan nebūs viena alga, kādu nedēļu, divas viņa pacietīsies, bet 3. būs vēstule. Un viņai neinteresēs nekas, kāpēc, vienkārši jābūt. Tieši tā, jo par to pārāk maz runā. Un tad beigās ir tas tas klasiskais skolotājs. Un viss. Jā. Es domāju, ka tā tas droši vien, Rudolf, ir, bet jautājums ir, kā mēs skolotājiem palīdzam ieraudzīt to, ka dzīvē apkārt mainās. Ļoti pamazām, baigi lēnām, bet mainās. Mēs redzam pēc studējošiem, mēs redzam pēc tām visādām, tiem jauniem cilvēkiem. Arī man personīgā skolas pieredze, kas ienāk caur mācītspēku, kas ienāk tipiskajā caur 4-gadīgo programmu. Un 3. Man ir fantastiska pieredze bijusi arī tā saucamajiem 72 stundu kolēģiem, kur strādā arī ar doktora grādu, ar maģistri un STEM cilvēki no industrijas. Viņi ir dažādi raksturi, katrs ar savām jau nobrieduša, pieauguša cilvēka īpatnībām un knifiem. Un lēnām ir, bet tas ir tik lēnām, ka ministriem laika nepietiek. Jā, bet kāpēc ir lēnām? Tāpēc, ka tas notiek personīgās pieredzes ietvaros. Jā, un tas ir tas jautājums, kā mēs mēģinām šo mainīt. Pirmais precedents ir matemātika, kur šobrīd ir šī jaunā matemātikas metodika, 1. 8. klasē šodien publiskota, kurā jau ir šis kopdarbs, kur ienāk šīs pasaules zināšanas, kas vairs nevis atražo viena cilvēka personīgo pieredzi, bet kas jau rāda to virzienu, kā šajā laikmatā tam procesam vajadzētu būt. Kā mainīt matemātikas mācīšanas kultūru? Jā. Un pasaka to, ka matemātika ir visiem, nevis tikai dažiem izredzētajiem. Un tas ir tas, kamēr mēs neesam redzējuši, un cilvēkiem patīk, ka tas ir latviešu valodā, un patīk, ka tas ir grāmatā, kamēr mēs neesam to uzlikuši. Arī, jā. Un tikmēr ir ļoti grūti, jo mēs taču katrs zinām labāk, jo mums ir katram mūsu personīgā pieredze. Plus vēl ir tikai trauksme. Viņa nav derīga ļoti bieži citam nevienam. Un šis ir jautājums, kā mēs tomēr mēģinam balstīties pētniecībā un virzāmies uz priekšu šajā laikmetā, jo pretējā gadījumā ir milzīgi draudi valsts konkurētspējai, kamēr mēs gribēsim katrs dzīvot savas vecās personīgās pieredzes ietvaros. Tātad viens risinājums jau ir. Arī vecāki var atrast metodiku 1. 6. klasē Latvijas Universitātes starpnozaru inovāciju centra mājaslapā. Ja? Tas ir viens var lasīt pētījumus,
kā vajadzētu būt, kā vajadzētu darīt. Šobrīd ļoti... Katrs vecāks var atvērt metodiku un lasīt, kā tam vajadzētu būt. Ja? Un tas ir tas jautājums, kā mēs kopīgi radam jaunas zināšanas un atrodam sistēmisku veidu, kā viņas ienāk skolā. Jo tas, ko teica Rudolfs, ja to dara katrs pats, tas ir ārkārtīgi lēni. Un šodienas laiks mums neļauj darīt to lēni. Kvalitātes monitoringa projekta ietvaros būs ļoti interesanti, gan jau Dacei un Daces komandai, gan jau arī paskatīties, jo būs atkal jauna metrika, jauns instruments, tā teiksim, šie te monitoringa darbi, kas kādu laiku nav bijuši, 3. 6. klase, pirmsskola. Iespējams, Rīgs, Bāka palīgs saprast, ko darīt ar standartu. Neviens negrib standartu, labi, neviens, bet, teiksim tā, pietiekami liela daļa negrib standartu aiztikt, kā mēs sakam, vērt vaļā. Ja, un tas ir tāds apmēram kā atvērt vaļā diskusiju darba likumā. Ja, mēs zinām, līdz ko izdzird kāds, ka darba likumā plānot grozījumu, tāds sākas. Ja. Tāpat kā līdz ko tiek paziņots, ka plānotas izmaiņas standartā, ja, tā sāk. Un it kā to standartu var saprast, tā skaitā arī izglītības ministrijas resurs, ja, ir tas mēģinājums viņu noturēt, teiksim, rāmjos, nemēģināt viņā, kaut kādā saprātīgā periodā kaut kādas izmaiņas veikt. Dace ir milzīga pieredze ar standartu izstrādēm, kādreiz jau bija līdzīgi, bet šobrīd izskatās, ka tā dinamika ir, tik strauja, ka tikko vēl, skola 20, 30, mēs jau to 30 neesam piedzīvojuši. Jau ir izmaiņas. 26. un reku jāmaina jau. Gribējās jau skolu 20, 30, tātad 31. gadā mainīsim standartu. Man liekas, ka tu atkal gribi tagad domāt, ka tev ir tā burļu nūjiņa, ka tu esi uzrakstījis standartu un tāpēc viss ir ieviesies dzīvē. Tā, man liekas, ir tā milz problēma. Mēģinām labāk pieķerties tam, kas notiek klasē, stundā, kā notiek ieviešanas procesa skolā. Vai cilvēki ir izdarījuši to, kas ir ielikts tajā standartā. Un tad ir tā mērīšana. Bet tas fokus jau ir, kā tā mācīšana notiek. Vai tā mācīšana klasē ved uz tiem standarta rezultātiem. Ja gribat provokāciju, jā. Un tas ir tas jautājums par to mērķi. Ja? Kā mēs tā kā skaidri saprotam, kāpēc tai mācīšanai vajadzētu darīt tieši to, nevis tikai drillēt tos eksāmenu uzdevumus, jo neviens eksāmens nevar izmērīt to, kas ir standartā visu. Ja? Un tāpēc tam standartam, tāpat kā daudziem citiem dokumentiem, nav nevainas. Un mainot dokumentu, jau nekas nemainās. Jautājums ir, kas notiek katrā klasē un katrā skolā. Tas, ko Inga teica. Ja? Un vai mums ir ieviešanas instrumenti? Mēģinām tomēr saprast, kā mēs izmēram ieviešanas kvalitāti. Pedagogi ir tik skolotāji labi. Tik dažādi. Jā, bet es domāju, ka katrs skolotājs savā klasē dara vislabāko, ko viņš prot. Bet problēma ir, ka ir skolotāju deficīts. Tas ir jautājums. Es šeit pat Rudolfs pieminēja lampu, un es kādreiz arī biju lampas vairākās izglītības diskusijās, un tur es dalījos ar šo piemēru burtiski pagājušā gada nogalē, nesen tātad biju Zviedrijā, kur arī notiek, ir valsts apmaksāta izglītība, bet tur ir nevis pašvaldības skolas, bet šajā sistēmā ir arī privātas skolas. Neesmu papētījis, kā viņi to praktiski īsteno, bet citiem vārdiem tā konkurence, acīm redzot, dabūt uz to, ka es uztaisu skolu, atbilstošu programmai, standartam, piesakos esmu, un tad tie vecāki, kas ir gatavi, ka māca, nezinu, laikam līdzējot vai tam līdzīgi, ir un tur piedalās. Es biju vairākās, man šeit 5 šādās privātas skolās, es gribētu, lai mani bērni tur mācās. Tiešām. Tas bija tā ilustratīvi ienākam skolā, sēž daļa klases, bērni ap 13 gadiem, 14. Un sēž ar nažiem
un taisa savas kaķenes. Ja? Atceros Šo piemēru esmu stāstījis. Jā. Un nevis priekšā ir diplomi, ko sasniegumi skolas, bet tur sēž bērni. Tā kā mēs šeit sēžam un sveiki, no kurienes jūs esat, viņi mums pajautā un taisa ar nažiem savas kaķenes. Es zinu, ka būtu vecāki, kas būtu pret nažiem. Es skatījos, man liekas, fantastiski dzīve notiek. Un tas ir tas, kas pietrūkst. Tās konkurences un jautājums par to, kā mēs to dabūjam. Nē, mums jau privāta skolas, privāta izglītība, tas jau nav nekas, tas ir ļoti ilgi. Tā ir valsts atmaksāta. Tā ir tā mana piemēra, mana piemēra tā būtība, ka tāpat kā mums šobrīd bērni ir rindas, viņi iet privātajā izglītības iestādē un to apmaksā. Tā ir apmaksāta, ja? Nekas nav jāmaksā vecākam par bērnu dārza pakalpojumu. Tā šobrīd ir. Un tāpat arī Zviedrijā, tur tikai nav rindu jautājums, ir valsts apmaksāta izglītība, un tajā sistēmā piedalās arī privātskolas. Kad nevis es maksāju, nezinu, 1000 eiro mēnesī, lai mans bērns tiek privātskolā, bet tā ir valsts apmaksāta. Un tāds ātrais piemērs, ka tā tad risinājumi tiek meklēti dažādi. Tādā ziņā pilnā apmērā, tas gan mums nav. Es nebiju plānojis atvērt par to diskusiju, tikai par to piemēru, ka laiks iet un mums nav laika gaidīt. Mani bērni aug, viņi to skolu 20, 30 īsti, baigi knapi dabūjuši vispār sajust šīs pārmaiņas. Bet atceramies, kā jau es teicu, pirms tam mēs arī sēžam vienā no, lielākajā zinātnes Latvijas Zinātnes universitātē. Kaut kā jau jāsaprot, kas arī tālāk notiek, jo, tā jau gluži, kā tu teici, tur par to mūžīgo mācīšanos, viss jau nebeidzas, un tās mīlošās mammas jau visticamāk, liela daļa grib un cer arī, ka tas dēls turpinās. Bet es domāju, ka šeit nav vispār nekādas pretrunas. Mums šodien kā reiz šeit ir STEM skolotāju konference un bija saruna ar 2 zinātniekiem skolotājiem, kur tieši par to bija runa, ka mums jau šodien vajag ļoti daudz cilvēkus, kas strādā komandā zinātnē un kas dara ļoti daudzus darbus, kam ir prasmes iedotas. Zināšanas kā tādas un drillējamās lietas augstskolai šodien vairs nav vajadzīgs. Augstskolai vajag cilvēkus, kuriem ir daudzas prasmes, to skaitā prasme visu laiku mācīties. Un tas ir tas, ko mēs darām strādājot universitātes ietvaros. Mēs mācāmies katru dienu uz katra soļa. Bet it sevišķi fundamentālajās zinātnēs taču tieši tas bāze ir vajadzīga. Šis ir mīts. Tas, ko tu pašlaik kultivē, ir mīts. Okay. Šodien vajag prasmes, Rodolf. Šodien vajag prasmes. Tas bija tas, ko mūsu fakultātes dekāns šodien teica skolotājiem sarunā. Pašas zināšanas par sevi. Mums vajag prasmes un kompetences. Un rektors to teica šodien skolotājiem uzrunā no rīta. Ja? Laiks ir mainījies. To, ka man ar zināšanām, ar kurām es neko nevaru izdarīt, tā ir vēsture. Tas jautājums ir šeit, kas ir tā izcilība zinātnē. Tas nozīmē tās prasmes, ar kurām var radīt jaunas zināšanas. Es klausos tevī un tad es tā jūtu, ka varbūt tur ir kaut kāda plaisa starp šāda signāla skolu pasaulē. Es runāju tieši par vidusskolu. Parunā ar Vjačeslavu Kaščēju. Ne jau man, bet tas vēstījums diezin vai šāds ir, teiksim, vidusskolas skolotājiem. Viņiem vēstījums ir, ka ir jābūt gruntīgai, ritīgām zināšanām. Bet definē, kas ir gruntīga zināšanas? Piemēram, ja Dāca min drillējumos uzdevumus. Es kā mācījos matemātiku, drillēju uzdevumus. Tas ir tas dziļums, tā spēja. Tas nav dziļums. Es esmu visu aizmirsusi. Es esmu reāli visu aizmirsusi. Tas nav dziļums. Tas ir tas. Es mācījos uz eksāmenu. Es esmu tas dzīvējs piemērs, ko Dāca stāsta drillēju. Es zinu, ka man eksāmens, es tur drillēju, sadrillēju, uzrakstu slikti. Slikti uzrakstu. Es domāju, pat neraugoties to, ka esmu drillējusi. Es domāju, ka tam skolotājiem daudz lielāks spiediens ir no tā direktora uz to eksāmenu rezultātu, kurš grib salīdzināties ar tiem citiem direktoriem. Un no tā rodas tas pārpratums tajā
tajā procesā. Nu, ne visiem tas nav. Bet... Mums ir jāsaprot to, ka laiks mainās, un tas ir tas, ko mēs negribam saprast. Mēs gribam turpināt darīt tā, kā mēs esam darījuši gadiem. Tas nav pa sapņošanu. Nē, nu, pasapņosim attiecībā uz eksaminācijas tēmu. Šo provokāciju esmu vairāk kārt piedāvājis. Kā būtu, ja nebūtu centralizēta, nu nebūtu valsts pārbaudījuma? Ir tikai process. Nē, es domāju, vienkārši process un gada atzīme. Nē, viss. Nē. Tas, ko tu ne matemātikā, ne latviešu valodā, ne anglinē, ne 12. klasē, ne 9. Tādu, nu nav tādu. Ir tur monitoringa darbi, ir pētījumi, jā, cikliski, tur, piemēram, VIA varētu līdzīgi kā OECD, tur uz reprezentatīvas izlases bāzes, lai monitorētu standarta, teiksim, ciklu dzīves, bet tāda ar cēlu pētniecisku, analītisku mērķi. Bet ekši nebūtu vispār, kā suga. Tagad lēnām. Pētnieki šobrīd pie mums būvē ļoti precīzi sasniedzamo rezultātu trajektorijas, sākot no 1. klases un pirmskolas, katrai klasei, kā diagnosticēt, kur konkrētais bērns apstājās. Jo pats galvenais jau ir, kā viņam palīdzēt, ja viņš tajā vietā ir apstājies. Un parasti tas ir sākuma skolā, jā. Un tas ir ne tikai sākuma skolā, tas ir arī 7. 9. klases posmā. Kā mēs varam ieraudzīt, ka dati mums palīdz būvēt atbalstu? Kas ir tas, lai mēs to bērnu nepazaudētu kaut kur jau daudz agrāk? Mērīšana arī ir pētniecība un uzbūvēt šo instrumentu, kas mums ļauj palīdzēt bērnam. Bet tas ir ikdienas mērījums, tas ir ikdienas režīmā. Tas ir skolas, katrā klasē, gan skolas vadībai, gan skolotājiem, lai mēs varētu ieraudzīt bērnu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, valsts līmeņa mērījumi ir vajadzīgi kaut vai tāpēc, lai valstī būtu dati, un mēs varētu ieraudzīt, kur konkrētais bērns atrodas starp pārējiem bērniem. Tas, ko mēs šobrīd esam darījuši jau vairākus gadus, skatoties ilgtermiņā. Tad jau mūsu saruna, priekš kam tad viņiem to? Priekš kam mērīt tā? Kur es atrodu? Priekš kam ranžēt? Tas nav par ranžēšanu, tas ir par to, lai mēs ieraudzītu, piemēram, mēs tagad paņemam 9. klases eksāmena datus konkrētā ģimnāzijā. Tad mēs skatāmies, kur konkrētais bērns, viņš tagad 9. klasi beidzot, starp pārējiem valsts skolēniem, atrodas, piemēram, tur starp 20–30% no apakšas. Mēs paņemam 6. klases datus, mēs redzam, ka tur viņš bija vidū, un mēs paņemam 3. klases datus, un mēs redzam, ka tur viņš bija augšā. Un tad ir mans jautājums skolas direktoram, ko jūs darījāt no 3. klases? Kāpēc tam bērnam bija potenciāls būt augšā? Un šobrīd viņš ir apakšā. Labi, un tam mums un tāpēc nacionāli tādu nacionālo datu masīvu, lai mēs redzētu, kas notiek ar bērniem. Un es būtu laimīga, ja šādi būtu pieeja, jo šobrīd, kas notiek, tātad arī jau no manas skolas laikiem, bet arī šobrīd, tu pasties, kur Inga, Ilze, tur vēl tur Līga, izsvītrojam, šitās muļķītas matemātikā vispār neko nesaprot. Izmetam, strādājam, reku ar Rudolfu, Dācis, reku Kārli, šitie beigie malaģu zvaigznes. Tā tas notiek. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Un man par šoku pirms savā pieaugušā vecumā, burtiski pirms dažiem gadiem, skolotājs no Amerikas man teica, matemātikas skolotājs. Es viņam teicu, man tur baigi negāja tajā matemātikā, es tur neko, stop, ko tu tagad runā? Ikvienam viņš lauza kapitālu mītu, ko es pat tiešām līdz saviem 40 gadiem stingri ticēju, ka ir tā, kas saprot matemātiku, kas nesaprot matemātiku. Un viņš teica, stop, tev ir bijuši slikti skolotāji. Tev visi var apgūt matemātiku, visi nekļūs par ģēnijiem matemātikas, bet visi spēj domāt un redzēt dzīvē, pielietot normālu matemātiku. Es tā, wow. Teorētiski, tas ir jā. Un šis ir tas, ko Dācis saka. Smadzeņu darbības. Tajā brīdī direktoram vajadzēja pamanīt savā skolā kā labam atbildīgam saimniekam, ka nabaga Inga ir iekritusi bedrē un viņa arī drillējot tos savus uzdevumus nekad nenokārtos matemātikas eksāmenu labi. Un Rudolf, mums ir tik maz bērnu palikuši Latvijā. Bet zini kā, pa tām, tur es tev drusciņu oponēšu. Mums patiesībā dati rāda, ka mēs tieši vairāk mēģinam glābt un atbalstīt tos, kas ir paklupuši, un viņus, celt
nu, tad, teiksim tā godīgi, vismaz uz to viduvējību. Es tagad runāju par tiem, kas balansē tā vienkārši glābt savu skolas statistiku. Pa trīniekiem, pa četrniekiem, pa to līmeni dzīvo. Tas nav par to, tieši tā. Te nav par glābt. Mēs fokusējamies uz tiem, kuriem mēs gribam ielikt 4 balvas. Mēs veicām salīdzinošu analīzi, mums ir tāda diagramma, kur ir skolēnu sniegums 9. klases matemātikas eksāmenā un salīdzināts ar viņu vidējo atzīmi. Nevis ar vidējo, bet ar gada atzīmi. Jā, standartiņš, jā. Un tur parādās diezgan trakas lietas, jo mēs fokusējamies, lai nebūtu kā pa vecam nesekmīgo. Tur mēs ieguldam resursus. Inga runā par to tajā vidus lielajā masā starp to četrnieku un starp tiem dažiem tur augšā. Kā mēs tos bērnus nepazaudējam? Nu, pedagoga atbilde ir, viņiem nav tam laika. Viņi tik ļoti ir aizrāvušies ar to apakšējo galu. Nu, tā kāpēc viņi ar viņu aizraujās? Tāpēc, ka direktors spiež vai kas tur ir? Bet rezultāts, Rudolfs, es pateikšu, mēs vecāku organizāciju veicām pētījumu par privātskolotājiem Latvijā, un tad tas rezultāts ir tāds, ka vecāki, kuriem ir rocība, nezinādami, kur glābt, kur bērns apstājies, jo redz, ka nav labi, vienkārši algo privātskolotājus. Un gandrīz puse vecāku šobrīd ir izmantojuši privātskolotāju pakalpojumu, un vēl no tās atlikušās puses 34% saka, mums vienkārši nepietika naudas, mums īstenībā vajadzētu. Tas ir ļoti nopietns, būtisks signāls, ka vecāki, viņi saka, hei, bet manam bērnam vajag izglītību, lūdzu, paskatieties, palīdziet man. Un mūsu valsts apmaksātā izglītība īstenībā ir vēlreiz vecāks maksā kaut privātskolotājiem. Nē, nu labi, tu jau tādu pavisam skumīgu ainu zīmē. Jā, tā ir, tie arī mūsu dati. Nu labi, tur tās motivācijas par privātu bet par privātu skolotāju atbalstu. Nu labi, tur jau ne visi tie būs tie gadījumi, kad tur ir cīņa par apakšu. Tur varbūt Visbiežāk cīņa par apakšu. Bet arī gan jau tajā un skola, viņu prāt, objektīvi vai kā, viņi uzskata, ka, skola to tur nepalīdzēs. Ja? Tad viņi negrib riskēt, ja? Viņi labāk nodrošinās ar papildus atbalstu. Piemēram, tipisks, kā šie daļa bērnu, kas izmanto šo pakalpojumu, jūtas tieši kā es raksturoju sevi matemātikā, ka viņi vispār neko nesaprot. Un privāti skolotāji tā ir saka, viņi pirmos mēnešus pavada kā psihologi, lai dabūtu bērna pašapziņu atpakaļ, ka viņi vispār, tā kā tās problēmas ir. Un tāpēc tur nav laiks, tas, ko Rudolfs teica, ka nekam nav laika, es tomēr domāju, ka vajag pārskatīt to dienas kārtību un mēģināt tomēr ieraudzīt to laiku tam, ko mēs varētu pamainīt, jo ir absolūti skaidrs, ka darot tā, kā mēs darām, rezultāts būs tāds, kāds viņš ir. Ja mēs gribam citādāku rezultātu, tad mums ir kaut kas jāmaina. Bet tu, Dace, tu nepiekrīti tomēr tai tēzei, ka prasības, saturiskās prasības, sasniedzamie rezultāti vai mācību priekšmetu tematiku, sauc kā gribi tēmas, jomas, lielie jautājumi, ka varbūt vajag mazāk. Šis ir mīts, ka problēma cēloņi ir saturā. Saturs mums ir. Saturs, mana pieredze strādājot tagad 20 gadus ar dažādu veidu materiālu izstrādi, izmēģinājumu skolās rāda, ka katrs skolotājs nodrošinās ar to, ka tikai nav par maz. Un dzīvē tiek mācīts daudz vairāk, nekā ir ierakstīts dokumentos, klasiski. Es neesmu satikusi nevienu skolotāju, kurš būtu mieru, ka kaut ko izsvītro. Visi tikai grib likt klāt. Un tad mēs ieraugam to milzīgu atšķirību tajā pašā matemātikā starp to skolēnu, kurš mācās Rīgas valsts pirmā ģimnāzijā un kuram ir grūtības nokārtot to 9. klases eksāmenu. Un šī šķēra rodas no tām milzīgajām atšķirībām klasē stundā, mācīšanas procesā, sākot no pirmskolas jau. Mēs paši to šķēri uzbūvējam. Tāda interesanti. Un standarti, mums patīk vienmēr vainīgo meklēt. Un tad mēs sakam, ka programmu mēs pārtaisīsim, uzreiz būs labāk. Nekas nemainīsies. Jo to programmu katrs skolotājs izlasa citādāk. Un tā ir atkal tā personīgā pieredze, ko es ar to saprotu. Kamēr mēs vadīsimies katrs pēc savas personīgās pieredzes, mēs tikai liksim iekšā vēl un vēl un vēl.
un teiksim, ka saturs ir vainīgs, programma pa garu, programma pa lielu, nav materiāli. Ja? Tas viss ir aizsarga reakcijas pret to, ka mēs tajā klasē varbūt neesam par kaut ko ļoti pārliecināti. Nu, es klausos, un mēs pavērām tik daudz tās tēmas, ka es domāju, kā tagad to sarunu beigt. Kādu rezumē? Mums būs, es redzu pēc šī, ka mums sarunu ciklu turpināt. Es domāju, ka mums vajag turpināt. Kā izglītības joma ir tāda, kurā mums, tad šie cikli var kļūt par tādu platformu, kur mums sākt vienoties, jo mēs šeit neesam vienojušies. Jau kā piemērs, ko Dācis sākumā teica, ka mums vajag vienoties, bet mēs nevaram vienoties. Pedagoģija, es teikšu, šoreiz nevis izglītība, bet pedagoģija ir ļoti intīms process. To es 10 gados, vadot skolu, diezgan ātri sapratu. Bet tā ir par nodokļu maksātāju naudu. Tāda, intīms tādā ziņā tās cilvēku attiecības, klase, jaunieši savā starpā, pedagogs, klase, pedagogs, vecāki, administrācija, skolotājs. Šī ļoti sulīgā, tāda ļoti daudzšķautņainā tā sociālā vide, tas organisms, kas ir tā skola, un ir trausla, ļoti tāda personīgi intīma, tas ir tāds katrs, tas jautājums ir, skolotāji ļoti caur sevi, varbūt pa daudz. Tas, kas ir mans secinājums, iespējams pārāk personificēta, un tā intimitāte ir, viņa pārāk pārspīlēta liela. Emocijas, ļoti daudz emocijas, ļoti daudz šis emocionālais fons, emociju vadība, mūsdienu šie saskarsmes izaicinājumi starp paaudzēm un paaudzēm vienā līmenī, starp kolēģiem, ļoti tāda, tieši tā pedagoģiskā vide, varbūt, kas nav augstskola pedagoģijā, nav tik izteikti, bet skolu tas ir tāds mans secinājums, vai tur kaut ko var mainīt. Jā, paaudzēm varbūt mainoties, jauni skolotāji ir citādāki, bet trauslums šajā profesijā ir ļoti liels, ļoti sāsināti pārmaiņas, kritika, novērtējumi, jebkā, ļoti sāsināti tiek uztvertas. Un tad man ir tāds secinājums, pedagogs, tāds ļoti tāds īpašs cilvēks. Un tā, tur tā, kā Este un vai Dace, tur tā. Tur tā tik vienkārši nebūs. Kāda būs, Dace? Tavi noslēdzošie vārdi šai sarunai, jo skaidrs, ka mēs turpināsim ar ciklu. Es varu atkārtot tikai to, ko es jau teicu, ka darot tā, kā mēs darām, mums ir tāds rezultāts, kāds mums ir. Mēs ir pilnot panorāmā ar to, ka nav kaut kas ritīgi, tad diskutējam par to, ko tad mēs īsti gribam. Un kas ir tas, kā mēs pa maziem soļiem varam virzīties uz priekšu. Un galvenais runājam skaidrā valodā, lai cilvēki viens otru var saprast. Es noslēgumā teiktu, koncentrējamies dziļumā uz šīm te nepieciešamajām pārmaiņām, samazinot to skaitu, ļaujam izdarīt lietas līdz galam, kvalitatīvi, ar kaut kādu, un baudam tās uzvaras, to sauksim par reformām vai pārmaiņām. Mums ir pārāk daudz jautājumu, kas šķietam ir jārisina, un visi ir karsti, visi ir prioritāri. Kā es teicu, tad, ja visi ir prioritāri, tad tā ir pretruna, jo prioritāte ir kaut kas, kas ir svarīgāks, un tad pārējais saraksts nav. Ja visi ir prioritāte, tad mēs nemākam prioritizēt. Tieši tā, tad jāvienojas par prioritātēm. Labi, teikšos paldies. Paldies, Inga, paldies, Dācijām.